Tā, nu skaties, uzfilmēšu otro daļu. Redz, ir kājās pacelts. Viss ir, vēja nav. Nevaru nodemonstrēt, kā viņš tur griežas. Izskatās nu šādi. Nu, tā tu tad nē, viņš izskatās. Bez vējas tā. Nu, ot, redz no ārā. Masta garums ir 7,5 metri. Tas tā. Trose uzlikta 6 mm. Laikam. Ir tādas atsaites no traktorus paņemtas. Nu, it kā notur. Nav bijis, ka trūktu. Lai cik tie vēji mums stipri pāri pa 20 metriem ir normāli. Staba diametrs ir 80 mm. Nu, tāds viņš tagad jāgaida, kad būs vējš un sāks kaut ko dot iekšā akumulatoros. Nu, saules paneļi izskatās man šādi. Viņi gan jau veci, sen likti. 25 gabali. Es teiktu, galā arī vējš tur pastrādāja. It kā stabus tagad nostiprināja, vajadzēja iztaisnot. Nē, es to izdarīju pagaidām. 25 gabali šitie. Viņi ir SG50 laikam. Tā, aiziesim uz tiem. Tie ir savādāki, redz tur. Redz, šitie ir savādāki, 3 gabali. Nu, reāli viņi ir 2. Viens no viņiem nodega. Bija karsts vasara, baigā saule. Un te tāda nelaime ieradās viņā. Pārdeg. Kā uzmanieties tiem saules paneļiem, viņi pārāk droši nav. Un tas te vēl ir interesants kabeļi. Nu, man ir šitāds savienojums. Nāk 20 kvadrātu kabelis, ja baigie zudumi uz katru metru. Līdzstrāva tomēr tā ir. Nu, un ar to 20 kvadrātiem it kā ir ok. Jā, ja runā par tiem saules paneļiem, bet man vējš pišķi pabojāja. Viņas tā kā uz izmešanu. Eko visi parametri. 50 vati, 62 volti, 1,17 ampērs. SG50 viņi skaitās. Tā kā tā. Nu, šitāds brīnums, par to es apskatu baigo netaisīšu. Uz ātru roku kādreiz tika uztaisīts. Golfiņa motors, pirmā dīzels. Golfiņa kārba, žiguļa tilts, 5. žiguļa. Akumators un viss tur. Viss iet, viss rūc, viss strādā. Un pa ziemu viņa nevajag. Vasarā kādu bišu stropu pārvest vai kaut ko tādu. Vajag ok. Pēc tur gaismas ir un bremzes ir un kas tur. Apšam viss ir. Tāds viņš uztaisīts kādreiz ir gara laika. Es gan vaigi neesmu sapratis, kāpēc šitas interesē daudziem. Man tur galīgi neliekas interesants, redz, ribzāģis, ja? Pat cik tagad pa 3 fāzēm baigi daudz jāmaksā. Risinājums vienkārši. Uzlikts motoriņš tāds. Kaut kādi tur 5,5 zirgi. Nu, varēja būt vairāk, jā, piekrīt. Es teicu, kas ir ripa, ripa ir tāda, ka tur baigi rasi no neieliks, ja, tad baigi atkal ripa jāmaina. Bet, nu, normālus koku zāģē. Nezinu, kāpēc daudziem tas interesē, kā tā varbūt elektro zāģi pārtaisīt benzīnieku. To es nesaprotu. Nu, redz, vēl no šitās puses. Viņš tur tāds motors un apsikts vienkārši. Būs jau jāņem uz ziemojams motors nost. Parasti ņem. Vienkārši bija šis tas jāpazāģē. Salauztie koki, jo te mums vējš papūta tā normāli. Viss ķābeles aplauza un